Taro pasaulē pati es esmu jau 15 gadus. Kādas kārtas ir manās rokās? Zināju, ka tad, kad es izaugšu liela, tad es likšu kārtas. Čau! Mani sauc Inga Šnuka. Taro pasaulē gan iespējams vairāk zinām kā Hilariona. Un šajā video es pastāstīšu, kā es pati nokļuvu Taro pasaulē. Patiesībā Taro pasaule, man liekas, ka man ir vienmēr bijusi kaut kur fonā. Jau kā maza meitene es zināju, ka tad, kad es izaugšu liela, tad es likšu kārtas. Kāpēc man bija tāda sajūta un no kurienes tas es nezinu, bet pārliecība bija liela. Vienīgi, tad, kad es biju maza, es sapratu, ka, lai varētu likt kārtas, ir jābūt pieaugušai. Nu, tad man atlika vien pieaugt, un tad jau apzināti sākt šo te visu mācīties. Taro pasaulē pati es esmu jau 15 gadus. Un, protams, sākotnēji bija tā doma, ka es gribētu pastīties taro kārtas, lai redzētu nākotni. Bet jo vairāk es mācījos par kārtīm, jo vairāk es sapratu, ka nākotnes ielūkošanās patiesībā ir tikai maza daļa, ko mēs varam izdarīt ar taro kārtīm. Un ka tās ir daudz efektīvākas, pat tāpēc, lai pētītu tagadni, reizēm pat arī izprastu un ieraudzītu pagātnes situācijas. Tā kā, jā, nevienmēr taro ir par nākotni. Taro kārtas, reiz dzirdēju tādu salīdzinājumu, un tas ārkārtīgi patīk. Taro kārtas principā ir kā situācijas izpētīšana, kuras tad dzīves kārtas mums tanī brīdī tiek piespēlētas. Un tad, kad mēs skatāmies kaut kādu situāciju ar taro kārtīm, tad mēs ieraugam, gluži kā spēlējot saucamo duraku, kādas kārtas ir manās rokās un kā es viņus varu izspēlēt, lai šo spēli pēc iespējas uzvarētu. Nu, vai vismaz zaudētu ar godu. Tā kā kārtas mums ļauj ieraudzīt dažādas iespējas, kārtas mums ļauj sagatavoties dažādiem izaicinājumiem, un kārtas mums ļauj paiet malā no emocionālā, no sava subjektīvā un ieraudzīt skatu no malas. Patiesībā mēs varam arī teikt, ka taro kārtas tā ir kā saruna ar draudzeni, kura ir objektīva un kura ļauj ieraudzīt skatu no malas. Jautājums, protams, vai mēs to sarunu spējam uztvert, bet ja mēs to spējam, tad tas ir ļoti spēcīgs instruments ikdienā. Biežāk uzdotie jautājumi, ko es saņemu no citiem, vai taro paredz nākotni. Nekas nav akmenī kalts, arī taro kārtas nevar pateikt tieši kad būs, kā būs, cik būs, kas ko darīs un tā tālāk. Bet taro kārtas mums iedod tādu kā ieskatu dažādos scenārijos. Un tad, kad mēs ieraugam to ieskatu, tad mēs attiecīgi varam saprast, kam gatavoties. Mēs varam arī paskatīties, ko es šajā situācijā varu pamainīt, un ja es to pamainīšu, kā tad mainīsies rezultāts. Līdz ar to mēs varam modelēt to, kas notiksies uz priekšu. Vēl man jautā, vai taro kārtas ir maģiskas. Ziniet, taro kārtas sniedz informāciju, ko pēc tam cilvēks izmanto, lai kaut ko mainītu sev vēlamā virzienā. Bet ne jau taro kārtas to dara. Vienmēr rīcība ir cilvēku pusē. Taro kārtas tikai ir kā instruments, kas iedod priekšā norādes, ko varētu darīt un ko varbūt nevajag darīt. Bet taro kārtas nav maģiskas. Jo, ja mēs paskatāmies, tās ir tikai un vienīgi papīra gabaliņi, nekā maģiski, ja? Printēts, normāli, drukātavā, ir kaut kas uzzīmēts. Tas, kas ir taro kārtīs, šie zīmējumi simbolizē. Tā ir valoda caur simboliem. Un tarologs ir tas, kas šo valodu saprot un nodod attiecīgi klientam saprotamā veidā. Bet absolūti normāli papīra gabaliņi, no kuriem nav jābaidās. Kā notiek taro lasījums? Klients atnāk ar savu jautājumu, un tad šis jautājums tiek pētīts no dažādiem aspektiem. Ir klienti, kas atnāk jau ar gataviem jautājumiem, man ir tāds jautājums un vēl 5 dažādi jautājumi, bet reizēm cilvēks atnāk ar vienu jautājumu, vai notiksies tas, ko es gaidu, vai, piemēram, vai es atradīšu darbu. Un tad tarologa uzdevums ir paskatīties uz šo situāciju plašāk, lai nav koncentrēšanās uz jā, atradīs vai nē, neatradīs, bet vispār paskatīties, kas tad būtu jādara, lai to darbu atrastu, kas var palīdzēt to darbu atrast, ar kādiem šķēršļiem ir jāsaskarās, un tad jau klientam ir daudz pievienotās vērtības, ko viņš pēc tam ņem lietā un meklē to darbu. Kā zināt, vai taro ir pareizās atbildes? Taro parāda norādes, bet tas nekad nebūs akmenī kalts likums, kas ir nemaināms. Mēs varam mainīt, ja mēs redzam, ka mums ir
izdevīgi to mainīt, ja mēs to vēlamies mainīt. Bet ja mums patīk tas scenārijs, ko tarot kārtas rāda, tad atkal jau tas vēl negarantē, ka tas notiksies 100%, tā kā ir teikts, bet tas mums dod stimulu, tas mums dod mērķi panākt to, kādu rezultātu mēs ieraugam un kādu mēs vēlamies sasniegt. Tarot kārtas patiesībā ļoti daudz palīdz tieši personīgajā izaugsmē, un nevienmēr tarot kārtas ir jāmācās tikai ar domu, ka es tūlīt atvēršu salonu un zīlēšu visiem, kas tajā ienāk. Tarot kārtas palīdz personīgi ieraudzīt gan savus šķēršļus, gan savus resursus, gan arī caur padomiem un brīdinājumiem parāda, kāda ir iespējamā situācija un kā mēs to varam izmantot sev par labu. Tarot ir ļoti spēcīga prakse, kurā tiek likta lietā intuīcija, kur tik likta lietā zemapziņas valoda, jo principā ieskatīšanās tarot kārtīs ir kā ieskatīšanās zemapziņā. Tikai zemapziņā mums ir grūti ieskatīties, jo tāds spogulis, manuprāt, vēl nav izdomāts, bet tarot kārtas ir kā spogulis, kas ļauj mums paskatīties zemapziņā un veikt tādu dziļu sarunu pašam ar sevi. Un tad brīdī, kad mēs saprotam, ka tarot var būt tāds spēcīgs instruments darbam ar sevi vai sarunai ar sevi, tad mums ir divas opcijas. Vai regulāri iet uz konsultācijām pie kāda tarot speciālista, vai sākt mācīties pašiem. Un tad, kad mēs mācāmies tarot paši, tad mēs iegūstam tarot kārtas kā draudzene, ar ko runāties, kad vien mums ir vajadzība pēc kāda padoma. Iemācīties tarot kārtas var ik viens, kuram ir tāda vēlme, kuram ir gatavība gan mācīties teoriju, gan arī daudz strādāt praktiski. Jo tarot kārtīm, katrai kārtī ir savas nozīmes, katrai kārtī ir sava enerģija. Un pirmais mēs iemācāmies, kas ir tā teorija, un otrais, kas patiesībā ir daudz būtiskāks darbs, ir saprast, kā to teoriju likt lietā. Un tarot kursos pie manis mēs tieši liekam uzsvaru uz praktisko darbu. Jo mēs varam izlasīt daudzas grāmatas, mēs varam klausīties dažādas video par tarot kārtīm, bet ja mēs nesākam praktiski darboties, mums ir grūti šo teoriju pielietot praksē. Tāpēc kursos pie manis ir daudz mājas darbu. Patiesībā mājas darbi ir jau no pirmās nodarbības, un tieši caur šiem mājas darbiem, caur praktiskiem darbiem, kursanti beigās saprot, ka jā, man ir ne tikai teorija, bet arī praktiskās zināšanas. Un kas ir tas, kas tevi uzrunā, domājot par vārdu tarot? Dalies komentāros un uzzini vairāk.